Kā tu domā, Jāni, kura ir tā sabiedrības daļa Latvijā, kuri var dzīvot visbrīvāk, kuri var arī dzīvot un uzdzīvot? Kuri tie ir? Nu, Marta, tie liekam ir uzņēmēji. Un, zini kā, mums visiem būtu labāk, ja Latvijā būtu vairāk uzņēmēju. Cilvēkiem tā domāšana ir tāda, ka aptuveni tā kā tas ir mans, es neko nedošu. Uzņēmēja darbība ir tas tāds jēdziens, ko grūti tā uzreiz saprast, ko tas tieši nozīmē. Svarīgi ir zināt to spēles noteikumus. Tas melns nav tik melns, kā viņi mālē. No, kad tu sāc pakāpeniski iekšā, tu tā, Tas nav mērķis nopelnīt visu pasaules naudu. Tu meties iekšā dziļajā galā, un tad tur mācies un peldi, un tu arī iemācīsies viss, kas vajadzīgs. Kādu labu darbu, vienkārši tu dod darbu citiem. Tas, man liekas, tas ir tas, ko viņi novēlē. Un ļoti daudz mēs iesprūstam sagatavošanas posmos. Uzņēmējdarbība tas nav kaut kas, kas ir aiz milzīga kalna atrodas, kaut kas nezināms, nesaprotams. Čau, Armand. Nu, čau. Čau. Prieks tev redzēt. Labdien. Prieks redzēties. Tas ir Jānis, viņš ir inkubatorā, viņi iepazinos. Viņš man konsultēja biznesā. Ok, ļoti patīkami. Viņš tašana arī pakonsultēja. Tagad mēs ar Martu, tā teikt, pārbaudām Latvijas. Mēs mēram Latvijas uzņēmējdarbības pulsu. Ok, cels mērķis. Base Motion dibinātājs un vadītājs Armands Blumbergs jau apmēram 20 gadus darbojas kinomākslā un reklāmā, bet pēdējo 4 gadu laikā viņš vārda tiešā nozīmē pacēlies debesīs. Ar ko jūs nodarbojaties? Jautājums numur 1. Mēs nodarbojamies ar ko? Mēs nodarbojamies ar droņošanu, jā. Ar dronu šovu radīšanu. To, ko pēdējā laikā ir redzēts daudz pasaulē, kas lido, tie brīnumi debesīs. Un tad, principā, mēs veidojam to, ko arī redz debesīs, principā. Rīgā radītā drona horeogrāfija bijusi skatāma gan virs Formula 1 trases Monako, gan Ņujorkas debesīs, gan ASV skatītākās sporta pārraides Super Bowl laikā. Agrāk es nodarbojos ar datorgrafiku, ar 3D grafiku, veidojām grafiku filmām, reklāmām, un tad kaut kur 4 gadus aptuveni kaut kā dažādu sakritību rezultātā sanāca, ka mēs pievērsāmies dronu šovu izveidēji. Uzņēmums Base Motion dibināts 2020. gadā. Šobrīd strādā 15 darbinieki. Apgrozījums 888 000 eiro. Eksportē uz Ameriku, Dienvidameriku, Austrāliju un Eiropas valstīm. Pirmo šovu mēs taisījām 2 mēnešus. Tas bija 50 dronu šovs, un tagad mēs tādu šovu, cik dienas laikā varam uztaisīt tādu vienu šovu. Ātrāk, jā. Jūs ar tik maz droniem jūs nemaz nestrādājat? Strādājam. Godīgi, jā, mums tiešām tas... Ar vienu dronu var uztaisīt šovu? Mēs esam taisījuši, jā. Esam taisījuši ar vienu dronu šovu, bet tas diapazons ļoti plašs, jo, protams, mums ir daži klienti, ir klienti, kas lido 2000, 4000 dronas debesīs, un ir klienti, vēl, protams, kur mēs sadarbojamies, kas lido 20 dronus. Armands ar dronu šoviem, jeb kā viņi ar kolēģiem paši saka, ar droņošanu, sāk nodarboties laikā, kad šī industrija bija tikko dzimusi. Tāpēc vispirms nācās klientiem skaidrot, ko šī jaunā lieta īsti nozīmē. Bija ļoti liels darbs ar klientiem par pārliecināšanu, ka viņiem tas dronu šovs vajadzīgs, jo principā šovi bija tajā laikā arī ļoti dārgi, salīdzinoši ar salūtu, kas ir tas galvenais, kas nāca vietā. Un bija ļoti bieži, ka tur pat sarunas, ka būs un beigās vienmēr klienti izvēlējās salūtu. Bet viss sākās ar to, ka Armands nejauši pamanīja uzņēmumu SPH Engineering vārdu, kurš bija radījis programmu dronu šovu veidošanai. Izrādījās, ka arī tie ir rīdzinieki. Satikāmies, izrunājāmies un sapratām, ka mums būtu ļoti liederīgi turpināt iet kopā, principā paralēli, tālāk uz priekšu. Un tad, principā, viņi veidoja to programmatūru, un mēs tikām arī tā kā rekomendēti kā partneri, ja tiešām klientam nebija, kur tos šovus taisīt, mēs bijām rekomendēti kā tieši studija, kas to dronu šovu var arī uztaisīt. Mēs varam teikt, ka mēs esam, ja ne paši pieredzes bagātākie dronu šovu taisītāji pasaulē, tad vieni no. Mēs
jau pāris 600 šoviem esam uztaisījuši par šito laiku. Arvien vairāk tie šovi sāk notikt, tā rezultātā arī tā kopējās izmaksas samazinās, un arvien vairāk tos dronus sāk taisīt, un tā rezultātā arī tā dronu pašu izmaksas ir viņam tendences samazināties. Tas nozīmē, ka mēs palielinām iespējamību parādīties trakajiem māksliniekiem. Jā, tieši tā, ka vai arī, piemēram, bērndāras izlaidumā visiem būs dronu šovi pēc kādiem 2-3 gadiem. Pilnīgi iespējams salot vietās. Tie baloni jālaiž hēlī. Bet tas uz to arī, es domāju, tas principā ir, jo principā jo mēs arī, jo paši mēs esam šovus taisījuši visdažādākiem klientiem. Man parasti uzņēmumi iedod kaut ko padarīt ražošanā. Kādu šoviņu uztaisīt? Mēs varam kaut kā sarunāt, ka te man reiz jautājums, es ļoti ceru, ka tas nenozīmē, ka es piespiežu kādu pogu un kaut kur Jā, viss ir droši. Viss šeit viss notiek iekšā ietvaros. Principā, šis ir variants to, ka mēs liekam vidē iekšā, bieži atkarībā no klienta un lokācijas. Un mums ļoti bija jāparāda ir, principā, kur tieši kur attiecībā pret ēkām un vispār jau atradīsies tas mūsu šovs. Un tad mēs tagad taisam šādu vizualizāciju. Armand, kas ir lielākais drona šova ienaidnieks? Lietus? Varētu teikt, saules, lietus un augstums. Birokrātija. Ir bijuši varianti. Vējš un birokrātija. Vējš, saules un birokrātija, Tu kā radošam cilvēkam, kas tev saista uzņēmējdarbībā? Kāpēc tu atrodies tagad tajā biznesa pusē? Tāpēc, ka tas ir jauns. Tas man tieši ievilk iekšā. Tas jauns, neizpītīs, tas kaut kas tāds, ko mēs principā dotajā brīdī paši veidojam to principā konceptu, un tas, ka pēc gadiem tad skatīsies uz mums, kā tas ir. Tas tieši tas izpētes process mums ļoti patīk, ka tas, ka mēs darām kaut ko tādu, kas līdz šim nav darīts. Pēc Covid laika, kad biznesa uz kādu laiku apstājās, dronu šova atkal šobrīd ir super pieprasīta, un pērn Armanda uzņēmums knapi tika galā ar visiem pasūtījumiem. Ja klienti stāv rindā, domāt par pārdošanu nav ne laika, ne vajadzības. Tomēr no otras puses, ja par to nedomā vispār, vienbrīd var gadīties, ka klientu vairs nav. Tātad, lai neiekristu slazdā, kurā tev šausmīgi dēļ pārdošanas pūļu izmantošanas šausmīgi sāk staigāt apgrozījums, tā doma būtu tāda, ka mēģināt palielināt ražošanas kapacitāti, lai tu varētu pielikt klāt pārdevēju. Jo citādāk tā problēma būs tā, ka citādāk pārdevējs tev vienmēr skatīsies pār plecam un teiks, jūs jau tāpat nevarat saražot, kādu man jēgi pārdot. Tātad tā doma būtu tāda, ka tu palielini to kapacitāti, lai varētu nodarbināt vienu veselu. Tu neesi domājis skeilot to biznesu tādā ziņā, ka tev ir vienkārši viens šovs, ko tur visiem tur tirgot, vienkārši Ir tā dotajā brīdī, mums ir jaunā mākslinieca modera, mums strādā tagad tieši pie tādiem šoviem. Tieši arī sadarbībā ar mūsu to klientu. Mēs veidojam, tiks izveidots tāds kā jau strādā, tāds online veikals, kurā principā ir tie klienti, kuriem ir... Tu izvēlies dronu skaitu, ja? Jā, un tur varēs principā var paši nopirkt to šovu template, šovu var nopirkt, varēs mainīt bez vizuālis, jo tas ir arī paralēlā lieta, ko mēs arī sākam nodarboties. Mēs taisam arī atsevišķus vizuālis, kur tā kā Shutterstock variants, principā, kas ir paralēlā lieta, kas tiek veidota. Mēs strādājam pie tāda, ka tev vizuāli, principā, un ir atsevišķa programma, ar kurā palīdzībā tu tos vizuālis var iegādāties, un tu ievelc iekšā un pats uztaisīt. Biznesa izaugsme ir cieši saistīta arī ar vadītāju spēju daļu no savām atbildībām nodot citiem. Un tas ir krietni grūtāk nekā var iedomāties. Jā, tev ir viegli deleģēt? Ir sarežģīti, bet principā arī vienmēr, man liekas, tas ir ļoti atkarīgs arī atrast arī pareizos cilvēkus, bet arī to tā kā koks ar diviem galiem no vienas puses. Bet tomēr ir tā grūti to atdot un to uzticēties, un es vēl joprojām nav tā, ka es esmu pilnīgi, es vēl tur rokas pulsa, un ir čeki, bet arvien tas paliek vieglāk un vieglāk, principā. Kas tas ir uzņēmēji pastāst par to deleģēšanu? Kur ir tā problēma? Tā ir mūsu psiholoģija, ka mēs nevaram atdot. Jā, zini, kas tas ir? Liekas, ka es vislabāk varu izdarīt, vai nevar Es reizēm to sasaistu ar to, ka tev ir sedziņi, ko tu tamborē, piemēram. Un tā problēma ir tā, ka tev liekas, ka tam valdziņam tur jābūt šitā. Un tajā brīdī tev jau sajūta ir, ka viss strādā ar tavējo galvu tavā uzņēmumā. Un tad tu nevar pieņemt to, ka pēkšņi tas valdziņš tur būs kaut kāds citādāks. Un tā ir tā problēma mums ar deleģēšanu, ka mums liekas, ka par mums jau labāk neviens nevar izdarīt. Un tad ir ļoti sarežģīti domāt ar savu galvu, bet darīt ar citu rokām. Ar darbiniekiem ir viena ļoti svarīga lieta. Viss ir jāizrunā skaidri un precīzi, lai nepaliek noklusētu jautājumu, kas rada pārpratumus. Armanda uzņēmumā darbiniekiem ir liela brīvība. Var strādāt no mājām, naktīs, var nākt uz biroju, var nenākt. Galvenais, lai darbs būtu paveikts. Bieži uzķerās uz to, ka kaut ko pieņem.
neizrunājot. Un pēc tam tas aiziet ļoti ilgi, un beigās aizdomāju tā, un tad tur tā nesaskaņa beigās var rasties, jo investēts laiks tik daudz ir iekšā, un beigās neviens vairs negrib tur atkāpties no savi, ko kāds kā to sapratis. Tāpēc ļoti būtiski jau saulaicīgi izrunāt visu, ko mēs darām. Un tad var viss ir ok, principā. Tiem, kas aug lielāki, Armands iesaka ļoti uzmanīgi pārdomāt, kā jaunus darbiniekus saulēcīgi iesaistīt ikdienas saziņā ar klientiem, lai nepienāktu brīdis, kad aprunāties ar visiem gluži vienkārši vairs nevar paspēt. Kā domāju, kurš var būt uzņēmējs? Lielākā vai mazākā mērā, es domāju, jā. Tas, laikam, varbūt atkarīgs ir tikai no tā mēroga un tieši, ko tu dari. No. Varbūt, ka jebkurš varbūt tur milzīgas korporācijas vadītājs vai tam līdzīgs, bet pa lielam, man liekas, ka uzņēmēji mēs esam ikdienā tāpat. Tas ir daudz paralēlu darbu menedžēšana, paralēlās lietas, tev plānošana, viss tas pārējais. Tas ir vairākā vai mazākā mērā, jā, protams. Man patīk šis salīdzinājums, ka īstenībā mēs ikdienā jau visi esam uzņēmēji. Jā, tieši tā. Tā kā tur tikai nāk vēl kaut kāds faktors klāt mazliet tur un viss. Mazliet, kāpēc cilvēki baidās no uzņēmējdarbības, kā tev liekas Latvijā? Es domāju, ka tas ir, es nezinu, baidās varbūt, bet varbūt ka ir tas variants, ka tiešām varbūt tieši tas uzņēmēja darbība ir tas tāds jēdziens, ko grūti tā uzreiz saprast, ko tas tieši nozīmē. Tas vēlns nav tik melns, kā viņi mālē. Kad tu sāc pakāpeniski iekšā, tu un tas saprot, tas vispār diezgan tomēr easy no vienas puses ir to saprast. Galvenais tikai zināt, ko tu gribi darīt. Kādu padomu tu varētu dot jauniem uzņēmējiem, vispār par uzņēmējdarbību? Ko tu esi sapratis šajos visos gados, kad tu esi nodarbojies ar biznesu? Vienkārši dari, un viss tas, laikam, visdrīzākais mācies darot. Principā nevajag gaidīt īsto momentu, un kad tulītās tad būs, un tulītās sagatavošos, un tad vēl mazliet, un tad vēl, tad nākošanai toči. Tad būs tā īstā dzīve, jā? Un tad tā īstais sāksies, kā saka. Kā viens ļoti labi teiks, ka ir rītdien tā ir tā diena, tas laiks, kur ir vienkārši neierobežots brīvs laiks, un tas pārējais, un ka visi varēs izdarīt. Tāpēc vienmēr to svarīgāk tomēr taisīt to lecienu un lekt, un ļoti daudz mēs iesprūstam sagatavošanas posmos, ka tulītās būs tas vēl vajadzīgs, un šis vēl vajadzīgs, un tā, bet... Man vispār reizēm liekas, ka cilvēks pats sev būvē šķēršļus, ne? Tā varētu arī būt. Es vēl tikai drusku iemācīšos, es tikai vēl drusku pietaupīšu, es vēl nedaudz kaut ko. Tā ir tāds, laikam, tas trendīgs vārds ir pašsabotāža, saucās. Jā. Kādai jābūt motivācijai? Motivācijai jābūt naudai vai kaut kam citam? Es domāju, noteikti kaut kam citam. Ar naudu vien, nezinu, tālu laikam neizbrauks. Protams, dažreiz var kaut ko izdarīt tīri, tā kā, kaut kādu, nezinu, tur īsti kaut kāds projekts tīri, lai kaut ko nopelnīt tā, bet es domāju, tas diez vai tāds ļoti ilgstošs, dzīvot spējīgs koncepts ir, ka es tikai kaut ko daru naudas pēc. Es nezinu, kādam tas strādā, bet man personīgi es nezinu. Tomēr cik ilgi tu tos cipariņus liks kopā. Man liekas, ka tagad nav bijis labāks periods, kad lidot debesīs un sapņot un kaut ko ar to darīt, kā tagad, principā, es domāju. Tāpēc uz priekšu, reāli tiešām, ja ir un viss, nesanāks, mēģina nākošreiz. Kaut kā tam līdzīgi, no to arī iemācīsies. Sveicināti. Čau, Marta. Diena. Jānis. Jānis ir biznesa konsultants, viņš ir stratēģis. Kaut ko izstāstīs. Jā, cerams, ka mēs šodien kaut ko uzzināsim jaunu no viņa, izvilksim kādu slepenu informāciju. Mēģiniet. Skatīsimies, kā jums izdosies. Citreiz labi, kad ir skats no malas, jo zini, kā tu dzīvo kaut kādā savā rutīnā, un tad kāds atnāk. Tas, ko es saviem klientiem visu laiku saku. Skats no malas nekad nav kaitējis. Jā. Tā ir. Šo tavas darīšanas sezonu noslēdzam ar stāstu par Latvijā ražotu kafiju. Produkts, ar kuru ir pilni veikalu plaukti, un arī kafejnīca taču mums netrūkst, un tomēr. Uzņēmuma Kalvi kofiju dibinātāji Gata Zēmans un Raimonds Selga ir pierādījuši, ka pat tik piesātinātā tirgū var izveidot sekmīgu biznesu. Viņi dara visu – grauzdē, maļ un fasē kafiju, pārdod to birojiem un arī paši savās kafejnīcās. Pastāstīja, kāds ir Kalvis stāsts? Sākām uzņēmumu dibinājām 17. gadā, bet, kā mēs sakam, no skapja iznācām 19. gadā. Doma bija par savu grauzētavu, jo redzējām, ka specialty kafiju var pasniegt bišķī citādāk, nevis kā nišas produktu, bet viņu padarīt daudz pieejamāku.
Nu, tā savu draugu un partneri Raimondu un vēl vienu puisi Jānis, kas mums ir dizainers. Izdomāju, ka jātaisa savu grauzētavu. Un tad 19. gadā sapratām, ka gribam arī parādīt saviem potenciāli B2B klientiem, kā mēs redzam, kādam jābūt specialty coffee shopam. Attaisījām pirmo kafejnīcu, viņu ļoti veiksmīgi aizgājām. Tagad mums ir 4 kafejnīcas Latvijā un 1 Vācijā. Kalve Coffee. Dibināts 2017. gadā. Šobrīd strādā 48 darbinieki. Apgrozījums 2,5 miljonu eiro 2023. gadā. Eksportēja uz Igauniju, pērn atvēra savu kafejnīcu Vācijā. Kad mēs dibinājām uzņēmumu, mēs pirms zinājām nosaukumu, mēs skaidri definējām, kas ir tās mūsu vērtības un kāpēc. Jā. Un tad vienkārši meklējām kaut kādu vārdu, kurš daļēji asociējās šīm vērtībām. Un viena meitene izdomāja, ka kalnu, super labs vārds. Un arī, kā mēs mēdējam, tu kalnu metālu, tev ir temperatūra, tev izēja materiāls, un tu kaut ko rādi. Mums līdzīgi, kad ir zaļā kafija, augsta temperatūra, mēs viņu grauzējam, un tad rodās. Zinu, ko es biju domājis visu laiku? Es neko nezināju par to nosaukumu. Es domāju, ka tas ir kaut kā Džeks Kalvis, kas to ir izdomājis. Man ir bijis tā, ka man nosauc pa Kalvi. Yeah. Čau, Kalvi. Bet, kas interesanti, tas nāk tās tendences, tā kā skaidrs, kas nāk no Skandināvijas, bet kad arvien vairāk cilvēki izmanto sezonālu, varbūt arī tādus piedāvājumus taisa mazākus, bet kas atbilst tādam sezonalitātei. Yeah. Un nevis tur visu laiku vest no kaut kurienes citurienes, jo varbūt tas īstenībā pat nav loģiski un ilgspējīgi, kad varbūt pastamies, ko mēs paši varam uztaisīt. Bija šī vairāk kaut kāda radošuma ieliekam bet kafiju mēs nevaram izdarīt. Es teikšu, teikt, vai kafijas nozarē var izcelties ar radošumu mūsdienās? Es domāju, ka jā, kad radošums jau ir tāds nebeidzama enerģija, kas ir visu laiku, kas tā kā dzen to dzīvi uz priekšu un arī attīstību, man liekas. Bez radošuma nekādīgi, jā. Izrādās, ka lielākie kafijas dzērāji pasaulē ir somi. Latvieši patērē apmēram 3 reizes mazāk. Vidēji 3 līdz 4 kg kafijas uz vienu cilvēku. Atbildot uz šo tirgus pieprasījumu, uzņēmums Kalve ir ievācies jaunās ražošanas telpās, tepat Pierīgā. Laipni lūgt Jaunmārupē. Šitā ir jūs ražotne, ja? Jā, tur mēs grauzējam kafiju. Tur kāds ir vēl? Raimonds dzīvo, jā. Raimonds ir galvenais šeit, galvenais kafijas meistars, ar ko mēs sākām šo kafijas ceļojumu. Sveiki! Čau, Raimond! Čau! Sveiki! Čau, Raimond! Jānis! Raimonds! Prieks iepazīties! Raimonds, ļoti patīkami! Čau, Raimonds! Sveiks, Gati! Jāpiezīmē, ka mēs sākām viens virtuvē, bija pirmie mēģinājumi, tad nākamais bija tādā tā kā garažā. Es atceros, ka nāca pirmie klienti, bija šī tā kā kauns, kad tā vieta tur tāda, nevarējām mēs atļauties kaut kādas tur telpas. Un tad viens draugs man teica, zini, Gati, nestraucies, labāk ir sākt garažā nekā beigt garažā. Tā kā tas arī bija tāds, tā kā, nomierināja. No garāžas viņi ir tikuši krietni tālu. Un uzņēmumam augot, kā partnerus piesaistījuši vēl 2 dombiedrus, kas ir labs veids biznesa attīstīšanai laikā, kad nav tik daudz resursu, lai algotu vadošus darbiniekus. Bet tad tu esi vairāk kā uz pārdošanu, tu esi ražošana, ja? Jā, mums ir sadalīts tās atbildības ir tā, ka Gatis ir, teiksim, frontmens un es esmu backstage, jā, restīvi tā apmēram kaut kā notiek, un līdz ar to, jā, tā kā Gatis paļaujas uz manu kafijas kompetenci, tā es arī paļaujos uz viņa, teiksim, tā pārvaldības spējām un darba organizēšanas spējām un uzņēmuma vadības tādu virzību. Jums ir vēl kāds, kas ir par mārketingu atbildīgs, vai jūs esat tomēr 2 tā īpašnieki? Nē, mēs kopā esam 4. Viens ir nomainījies, ka tur vajadzēja Altumā kaut kādu atbalstu piešpist, tad nācās paņemt, un šobrīd arī viņš tāds finansu daļā atbalsts, bet ir arī partners, kurš taisa visus dizainus. Un arī sākumā mums naudas nebija, mēs nevarējām atļauties, un tad skaidrs, ka aicinājām viņu kā partneri un vispār nenožēlojam, un esam ļoti priecīgi. Bet tas arī variants, vai ne, ka tu sākumā, ka tu no naudas tu vari ņemt partneri, kaut kādu cilvēku, kas ar savu darbu to ieguldījumu veic. Es būtu daudz priecīgāks, ja tā būtu biežāk, jo tas ir pilnīgi normāli sākumā piedāvāt cilvēkam partnerību. Jo tāpēc, kad visi kopā ieguldās uzņēmuma sākotnējā attīstībā. Bet pie mums kaut kāda ir dīvaina, cilvēkiem tā domāšana ir tāda, ka aptuveni tas ir mans, es neko nedošu. Un tad ir tā, ka tas tā kā suns uz sienkaudas, vai ne man, nekādam citam. Tā labā ziņa ir tas, ka mums ar Gati un arī pārējiem kolēģiem iesaistoties, mums jau dibinot uzņēmumu, tās skatījums bija tāds ilgtermiņa. Mums nav mērķis nopelnīt visu pasaules naudu. Mums ir svarīgākais radīt kaut ko
kas ir tāds paliekošs, kas ir tiešām balstīts labās vērtībās un lai arī cik varbūt to ir naivi teikt, uzlabot tomēr tās cilvēku ikdienas dzīves. Kā jums liekas, Latvijā viegli uztaisīt ir uzņēmumu un vispār būt uzņēmējiem? Viedot kā to instancēs valsts izdarīt? Jā, vispār būt šeit kāda tā video. Es tiem, kas saka, ka visi slikti, iesaku aizbraukt, piemēram, uz Vāciju atvērt uzņēmumu. Tu sapratīsi, ka īstenībā pie mums ir baigi forši. Zini, kā vienmēr tas tāds, man liekas, katrai valstī normāli tas ir tāds sporta veids, ķengāt valdību tā, bet iespējas ir, skaidrs ir maz tirgus. Skaidrs, ka mēs gribētu, lai tu samazinātu nodokļus kaut kur, bet nav tik traki. Kas ir svarīgākais attiecībās ar darbiniekiem? Ko jūs varētu dot kādu padomu? Man liekas, ka svarīgi ir zināt to spēles noteikumus, lai arī katrs darbinieks zina, ko no viņa sagaida. Pie mums nāk tādi strādāt, kam tiešām tā kafija patīk. Ka mēs varam arī dot kaut kādas izaugsmas iespējas. Piemēram, tagad Raimonds ikdienā nestrādā, resī negraudzē kafiju. Mums ir viena meitene no Ukrainas, Alīna, kura sāk kā barista kafejnīcā, un tagad, principā, viņi ir grauzdētāji. Kad arī tādā uzņēmumā kā mēs varam iedot to izaugsmas iespēju. Pēdējos gados visapkārt skan tāds modīgs, bet jau gana nodrilēts vārds ilgtspēja. Par to daudz runā, bet krietni mazāk dara. Gatis un Raimonds jau kopš savu biznesa sākuma ir strādājuši atbilstoši šim jēdzienam, sākot jau ar kafijas iepirkumiem un beidzot ar tās iepakošanu. Viņi ir saņēmuši īpaši augstu novērtējumu B Corp certifikātu, ko var saukt par zelta standartu ilgtspējas jomā. Mums ir ļoti kvalitatīvs servis, viņš ir konsekvents, un arī kafijas garša mums ir konsekventa, un arī tā mūsu darbības princips ir tas, ka mēs turpinām strādāt pie tā, lai, ja ne šodien, ja ne rīt, tad varbūt pēc nedēļas vai pēc mēneša kādam būs interesants pie mums iegriezties un nobaudīt kafiju, un tad, kad tas ir izdarīts, mūsu tālākie soļi ir vienkārši nelikt šim kafijas baudītājiem vilties. Uzņēmumi, kas orientējās uz kvalitāti, jums ar vārdu cenošanu būtu jāsaprot nevis cenas mazināšana, bet vērtības palielināšana par esošo cenu. Tā ir tā svarīga lieta, ko ņemt vērā. Tātad tu nekad nedod pa puscenu, bet tu vari iedot 2 pa 1 cenu. Tātad to puscenu tu varbūt ievilinās vairāk cilvēkus, bet tu nogriezīsi sev nost uz zīmolvērtību. Kamēr, ja tu piemetīsi kaut ko klāt, tajā brīdī zīmolvērtība tev necieš, tu vienkārši esi izmantojis papildus cenošanas pamudinājumu, lai tu cilvēku pārliecinātu iegādāties. Kas tāds mazāk? Tāpēc, ka kampaņas atbrīvojās un iznāk šī gāze ārā. Jā, ļoti labi. Jā, resī tā kafijas pupiņa ir kā tāds mazs konteinerīs, kurš transportē šos aromātus. Tad kafiju samēt, uzreiz jūt to smaržu un īsumā tā ir tā garša. Kafija mums šķiet kaut kas pazīstams un nemainīgs. Tomēr arī šajā industrijā notiek pārmaiņas un inovācijas process. Un par vienu no grūtākajiem uzdevumiem kļūst panākt nemainīgi augstu kvalitātes līmeni. Skaidrs, ka mums ir jāseko līdzi, teiksim, tādām tirgus tendencēm pasaules līmenī, un tad jāspēj arī jāpielāgojas šeit uz vietas, bet lielākoties tā inovācija mums ir saistīta ar pašu zaļās kafijas izvēli. Šobrīd vislielākās inovācijas notiek tieši fermās, tieši ražotāju valstīs, jo viņi tur eksperimentē ar dažādiem raugiem, ar dažādiem pārstrādes procesiem un tam līdzīgi, un tā inovācija vislielākā notiek tur. Mums viņu vienkārši jāspēj adaptēt šeit. Mums ir jāsagrauzdē tā kafija tā, lai šo te ieguldīto darbu varētu izcelt un tad nogādāt gala kafijas baudītājiem. Jā. Nekas. Tā būs tev kafija. Tā būs man. Jā. Tad tā problēma ir tā, ka nozarēs, kurās notiek diezgan lieli eksperimenti, iekrīt mazie uzņēmēji, kuriem ir sarežģīti kvalitātes vadības procesi. Tāpēc, ka tas, ka notiek visu laiku jauninājums, jūs klasiskiem zīmoliem nestrādā par labu, vai ne? Jo tāpēc, ka jums ir sarežģīti noturēt to garšu vienādi, vai jums ir kaut kādā veidā iestrādāt metodi, kā jūs varat pārliecināties par kvalitātes nemainīgumu? Jā, mums ir diezgan, teiksim tā, tas bija īstenībā viens no tādiem pirmajiem cimdiem, kurus mums ar Gati met, tā kā teica, jūs mazais ražotājs, jums noteikti ir augšā lejā tā kvalitāte. Un īstenībā tas pārmetums bija daļai pamatots, jo nereti industrijā tā bija līdzinājā pieredze. Savukārt tas, ko mēs gribējām parādīt, ir tas, ka nē, mēs varam smelties
šīs idejas un procesus no būtībā lieliem komerciāliem ražotājiem, jo lieliem komerciāliem ražotājiem, lai vai kas viņiem kvalitātes kontroli ir atstrādāt, jo viņiem tas ir nenormāli svarīgi. Un mums arī tas ir svarīgi, un tāpēc mums ir vairāk kvalitātes kontrolas mehānismi, krāsas mērījumi, svars ir pielāgots profilam, arī sensorā kvalitāte, visas partijas tiek nogaršotas. Mēs saldējam kafiju uz 3 mēnešiem, lai varētu viņu pagaršot 3 mēnešus apakaļ. Vairāk šie kvalitātes kontrolas procesi, kas mums ļauj šo konsekvenci noturēt. Tas ceļš no mazu uzņēmēju uz lielu uzņēmēju nav kvalitātē, bet ir konsekvencē. Jā. Kā domā, visi cilvēki var būt uzņēmēji? Es domāju, jā, bet jautājums cik veiksmīgi. Tāda laba atbilde. Es parasti saku visi, bet jautājums ir kādā izmērā un kādā nozarē, bet tas ir drusku līdzīgi. Es parasti saku, ja es varu būt uzņēmējs, tad jebkurš var, tiešām. Gata un Raimonda stāsts vēlreiz pierāda. Dari to, kas tevi interesē. Dari to aizrautīgi no sirds un esi bez bažām. Tev izdosies. Es jau arī šajos 2 gados esam sapratuši to, ka pietrūkst cilvēkiem nedaudz tāda kā tu saka, bieži vien pat pašapliecinājumu. Nu, tā kā, ka viss ir kārtībā. Uzņēmējdarbība tas nav kaut kas, kas ir aiz milzīga kalna, atrodās kaut kas nezināms, nesaprotams. Kur izrādās var sākt ar kaut ko nedaudz, vai ne? Palēnām izaudzē aizvien lielāks. Tas nav, tā nav raķešu zinātne. Burtiski. Man tas pārsteigums bija to, ka tas nav nekas apkaunojošs. Es bērnību likās, ka tas ir tas apkaunojošs, ka tagad kaut kas jāpārdod, kaut kas jāiet, tagad stāvēt puķu tirdziņā un tirgot puķus vai kaut kas tā kā ļoti nepareizi tā domāšana. Liekas, spēks arī, ka Latvijā cilvēki maina to domāšanu, ka tas ir forši īstenībā, ka tu dari kaut ko forši. Tirgoties ir forši. Jā. Jā, šajā brīdī, man liekas, ir arī svarīgi tas, ko mēs sākām runāt, ka ir tas dombiedrs vai dombiedri vai kaut kāda cilvēka grupa, jo tad neesi tā kā viens tādā nepārliecībā. Ko es darīt šo, nedarīt šo un tā. Man liekas, arī baigi bieži tā, kad skolā, kad ir izlaidums, skolotāji saka, galvenais, lai jūs visi atrastu labu darbu. Tas ir tik nepareizi īstenībā. Kādu labu darbu? Vienkārši tu dod darbu citiem. Tas, man liekas, tas ir tas, ko viņi novēlēt. Jā. Man tāda misijas sajūta ir radusies pēdējo 5-10 gadu laikā, ka mazais vidējais uzņēmējs ir tas, uz ko ir jāvērš viss fokus. Jo tāpēc, ka lielais viņš pats izdzīvos, viņam jau nekas nekaiš vairāk. Viss atbalsts, viss uzmanība, vai ne? Arī viss atzinība ir īstenībā jāvelta tieši šiem mazajiem vidējiem. Mēs visu laiku redzot materiālus, reklāmas un pirktos bannerus un vispārējo, un sociālo mēdīju komunikāciju redzot tikai kontekstā ar lieliem zīmoliem, mums veidojas maldīgs priekšstats, ka lielie zīmoli ir tie, kas ir galvenie ekonomikas virzītāji. Tā galīgi nav. Tas tie ir vienkārši tie, kuriem ir nauda samaksāt par reklāmu. Tā ļoti svarīgā lieta ir, ko mēs arī mēģinām, ir izgaismot visus. Un iedrošināt. Jo būs vairāk uzņēmēji Latvijā, jo mums visiem būs foršāk. Būs vairāk nodokļu. Tā ir viena lieta, ko es tev esmu iemācījis. Jā, visiem būs foršāk dzīve. Tā kā, man liekas, vajag visiem būt drosmīgiem. Jā, lai top. Burvīgi.